Пара слов о новом пространстве. Теперь по-латышски, чтобы не было недопониманий. Es aicinu katru no jums. Jaunā vieta, kuru es dažas dienas atpakaļ sarīkoju, un šī vieta atrodas internetā. Tas jau ir Telegram kanāls, kur būs arī grupiņa, kur mēs visi varēsim sazināties, jautāt, visu kaut ko stāstīt. Tā ir vieta, kur tu vari izpausties un būt īstais cilvēks. 3 dienas nedēļā es ar jums sazināšos dažādos veidos. Pirmdien tās būtu meditācija par to, kāda varētu būt tava nedēļa. Es izmantošu arī kartis, bet es nekad neteikšu par nākotni. Es tikai momentā skatos, un katrs ieklausīs savus padomus, ieklausīs iekšējo intuīcijā. Trešdienas arī būšu kopā ar jums, un tā jau būs meditācija un neliels uzdevums. Ja jums ir pazīstams vārds mindfulness, tas būs tikai viena daļa no tā visa, jo man ir daudz instrumentu, man ir Raja jogas skolotājs, Bhakti jogas pasniedzējs. Tā kā man tiešām paveicas ar pavadoņiem, ar cilvēkiem, kuri ir apkārt manīm, dzīvie un online platforma. Un tagad es jau esmu gatava dalīties ar visiem instrumentiem. Un katru sestdienu notiks tiešraide arī Telegram kanāla. Katru reizi būs kāds jauns temats. Atslēgvārdi tam visam. Pirmais – brīvība, vieglums, atklātība, drosme, honesty, tā kā būtu čestность, aizmiršu latviski čestность. Karoči, visi mēli paliek kaut kur tur. Vai vispār varbūt tu jau esi gatavs dzīvot pilnīgi atklāti, tā kā tu jūties. Ja tev atsaucas, droši raksti uz norādīto numuru. Cena ir 17 eiro mēnesi. Sākums būs septembrī, kurā datuma vēl nezinu. Tas ir atkarīgs no jūsu arī vēlmēm. Varētu droši nākt uz septembrī, un pēc tam jau paši izdomāsit, vai jums tas vajag vai nevajag. Ko es gribu no tā visa atrast savējos, найти свою стаю единомышленников. Tie cilvēki, kuri skatās uz horizontu, un viņi redz plus minus vienu un to pašu. Un lai tas viss sāksies rudenī 2026. gadā. Jūs visi esat laipni aicināti, tiekamies tur iekšā. Pārsvarā es runāšu krieviski, bet ja nu būs kāds, kurš vispār nesaprot, protams, tulkošu. Jauka jums diena un visu labu! Tiekamies Telegramā.